Un tātad pirms uzlikt virsū jauno lentīti, kas jums ir jāizdara, jāiešo jaunā atslēga modulī iekšā, tātad attiecīgi izmantojam programmēšanas ierīkojumu, paskatāmies reiz kādi vecā. Redzi, ar skoču arī, kā saka, skočs izgāpis pasauli, viennozīmīgi, vai arī MacGyveram. Šā te sapina kopā, kas ne tur iekšā ir, nu tur skaidrs, tur iekšā. Reku redz, akumulators, to mēs arī varam nomainīt, bet, nu, vieglāk viņš izziņas vādāk ir pārgriezta pušu pa perimetru, tad jāsalīmē, te ir iekšā IMO čips attiecīgi. Šīta atslēga programmējas, tas jau ir CAS3, uz galda reku programmēšanas ierīci, uzģenerējam atslēgu. Tagad svarīgākais moments, ko mēs izdarām, ir, protams, šitā te pazinājums saimtīktīgi. Tā ideja tāda, šitā te sterila vai neatslēdzina. Tātad, viņi tieši tādi pati, 868 frekvence, vot, un, stūm iekšā, ko var pienākt, paskatīties, cik šeit daudz ir, kas mums tur piepaiets klāt. Tātad procesors 0L15Y, MC 9. sērija. Nu, un tagad, principā, mums jāsaka, ka jāiemēž iekšā jaunais softs ar jauno atslēgu pašā CAS moduli. CAS modulis atrodas, tad citu šeit var izdarīt attālināt. Atsūta mums moduli, tikai noņem viņš tur lejā stāv pie zem stūras. Kreisajā pusē pie durvju imģes, kur ir no iekšpuses plasmas, vienkārši noņem apakšā. Tu viņu noņem nost, atsūt mums pa pakamātu, mēs te uztaisam atslēdziņu un aizsūtam atpakaļ šādā komplektiņā. Tikai obligāti atsūt arī, lai cik tur slikta būtu tavējā vecā, cik viņi tur būtu bēdīgi, ja? Obligāti atsūt arī veco. Bet, ja nav pilnīgi neviens atslēgas, var arī uzģenerēt no jauna, tā kā, seiksim, palkēja losties, pazaudējis mežā sēņojot, vai braucis kaut kur citur atpūsties un viss sanācis bēdiņi, noslīcis tā tālāk, varbūt veļas mašīnā izmazgāja, kurā gadījumā nav neviens atslēdziņas, galvenais sūta šo te moduli, kur pasties informāciju tev virsū, tās 3. Tātad skatāmies, ko mēs darīsim tagad brīnumiem. Tā kā mums jau ir sagatavot šī te, mums ir imbolēzē sistēma, BMW atrodam un jāatrod ir atbilstošais modulis. Nu, mēs zinām, ka tas ir 0L15Y, ok, un mums ir jāierakst iekšā jau uzģenerētā programma priekš šīs atslēgas. Jā, tad mēs ņemam funkciju write, tas nozīmē ierakstīt iekšā programmēšanas aprīkojumu. Tā kā, ja tu gribi tikt arī pie aprīkojuma, droši zvani raksti WhatsAppā, un mēs tev ne tikai lentīti iedosim, bet arī aprīkojumu sagādāsim, ja interesē plašāk šo te visu lietu sapēkot. Un ejam, skatāmies, kur mums ir mūsējais jauni uzģenerētais, kur ir new case, spiežam OK, un tagad notiks tas interesantais process rakstīšana. Writing, tad jā, un kā redzi, chip fitting in progress, do not disconnect USB cable. Izrauj ārā šeit un te USB rakstīšanas brīdī. Kas notiek? Nogāžam bloku. Bet, ja viss ir kārtībā, tad pasties, ko rakstās. Chip write successfully. Un chip šobrīd ir ierakstīts iekšā korekti. Nospiežam OK button. Un gatavs, principā, tagad jaunā atslēga strādās ar kasu. Iesim kasu, saliksim